Te kur. Super, tad varam startēt. Tad vēlreiz divas A4 baltās lapas, divas lapas vajag. Tad re, kur ir viena, re, kur ir otra. Un mēs liksim lapas horizontāli. Nevis vertikāli, bet horizontāli. Ja? Ņemsim divas lapas horizontāli. Tad flomāsteri vai zīmuļi, ja krāsaini vajag, vajadzēs līme obligāti. Obligāti būs šķēres, lielas vai mazās. Parastais zīmulis un dzēšgumija. Ja? Man parastais zīmulis ir kopā ar dzēšgumiju. Nu, kā jums, es nezinu, bet tas viss ir jābūt. Tad mums vajadzēs divas A4 lapas. Uz vienu lapu mēs liksim zīmējumus, bet uz otro lapu mēs tos zīmējumus līmēsim. Tad mums strādās kopā divas lapas. У нас будут работать сразу вместе два листа. Divas lapas mums strādās kopā. Tad ņemsim pirmo lapu un liksim horizontāli. Ņemsim pirmo. Tā, nu es uzlikšu šādi. Tad un liksim horizontāli. Tad augšējā labajā pusē stūrīti, augšējā labajā pusē stūrīti, kur mums ir augšējā labā pusē stūrīti, mēs zīmēsim apakšveļu, apakšbiksītes un topu. Zīmēsim apakšveļu, apakšbiksītes un topu, bet vienā izmērā. Šodien mēs zīmēsim drēbes. Tad kas ir apakšveļa krieviski? Dašā? Neviens nezin, kas ir apakšveļa. Jums bija uzdevums atkārtot drēbes. Labi, tad sakiet man lūdzu, kas ir blūze krieviski? Юбка. Nē, svārki ir jupka, a blūze, Dašā. Блузка. Blūzka tā kā būģet, jā. Kas ir zeķbikses? Kira? Носки. Kalgotki, zeķes, А, nacki, zeķbikses, kalgotki. Tā, labi, kas ir kurpes? Tā, kurpes ir tufli. Tad neviens neatkārtoja drēbes. Kurpes eta tufli. Tad kas ir svārki? Dašām. платье. Kleita ir Ой, placi, bet svārki юбка. ir jubka. Kas ir zābaki? Ботинки. Bacinki ir sapagi, lieliski. Tā, kas ir kleita? Платье. Un kas ir bikses? Штаны. Штаны или брюки, ну, плюс-минус понимаем. Labi, bet tad kas tas ir apakšveļa? Kas mums ir apakšā? Pašā apakšā. Nu, Daša, То есть вверх и низ. kas tas ir apakšveļa? Tad ko mēs ņēmām apakšā? Ja man ir kleita, tad kas ir apakšā? Ja man ir blūze un svārki, kas ir apakšā? Nu, labdien! Apakšā mums ir apakšveļa. Apakšveļa – это нижнее белье. Апакшбиксес – это трусы. Un tops – это маечка, которую мы надеваем наверх. Ir gan zēniem, gan meitenēm. Šodien mēs zīmēsim meiteņu drēbes, bet jūsu mājas darbs būs zēnu drēbes. Сегодня мы с вами рисуем женскую, девочкину, meiteņu drēbes, bet mājas darbs jums būs zīmēt zēnu drēbes, ja? Tad gan šīs variants mums būs. Tad labajā stūrītī mūsu baltā lapā, labajā stūrītī augšā uzzīmējam apakšveļu. Apakšbikses plus tops.
Vienā izmērā apakšbikses un tops. Jābūt pelēkā krāsā. Apakšbikses, Как логика, как хер апекшевали? apakšveļa, нижнее белье. Апакшбиксес– это у нас трусы. Tops– это майка или топ нижний. Ja? Tad zīmēsim vienā izmērā, одного размера, apakšveļu, topu un apakšbikses. Jābūt mūsu veļa pelēkā krāsā, labajā stūrītī, augšā. Tā, nu var schemātiski, var kaut kā ļoti skaisti. Un krāsojam pelēkā krāsā. Var krāsot ar parasto zīmuli, var krāsot ar pelēko flomāsteru vai zīmuli. Bet tops un apakšbikses jābūt pelēkā krāsā. Un tas viss ir apakšveļa. Запоминаем это слово. Visi valkām, bet neviens nezin, kāds ir nosaukums. Tā. Nu, re, es jums parādīšu. Labajā stūrītī augšā man ir tops un apakšbikses. Pelēkā krāsā tops un pelēkā krāsā apakšbikses. Un šādā veidā mēs arī izvēlējamies mūsu cilvēciņa izmērus. Таким образом мы выбрали и размеры нашего с вами человечка. Mūsu cilvēciņa izmērs arī būs tas pats. Kas jādara tālāk? Tālāk mēs ņemam šķēres un griežam. Kur ir manas mazas šķēres? Un griežam mūsu apakšbikses un mūsu topu. Tā, man ir gatavs apakšbikses. Un topiņš. Tā, super. Un tad es paņemšu otro lapu. Un tad es paņemšu otro lapu. Un šeit kreisajā stūrītī uzzīmēšu kaut kur te galvu. Šī būs manas meitenes galva. Apmēram šeit es uzzīmēšu savas meitenes galvu. Tikai galvu, nevajag tur acis un viss tas pārējais. Un tagad es zinu, kurā vietā es novietošu savu topu, pielīmēšu ar līmi, un zem topa man būs apakšbikses. Tad šeit augšā mums būs tops, nu kaut kā tā, pielīmējam ar līmi, un pēc tam pielīmēsim arī apakšbikses. Rekur, apmēram šādi, ja? Ir tops, un tad šeit man būs arī apakšbikses pielīmētās, un jums arī. Re? Man sanāca šādi.
Kīra uz veselību. Dašai arī uz veselību. Tā, nu kam ir gatavs? Pagaidām nevienam. Tā, un es tagad jums parādīšu, kas man notiek. Tā, es tad paņemšu savu šo te meiteni un to lapu, kur es zīmēju. Likšu šādi, lai atzīmētu, kur man ir pleces. Nu, apmēram šādi. Atzīmēšu, šeit man ir pleces. Vienkārši punktiņi, te ir pleces. Un apmēram līdz šejienei man būs blūzīte. Apmēram. Un tad es uzzīmēšu blūzi. Tur, kur es atzīmēju punktus, es tagad zinu, kā man uzzīmēt blūzi. Ar garām piedurknēm. Blūze ar garām piedurknēm. Un arī griežam. Tad mums būs blūze ar garām piedurknēm, un pēc tam arī griežam. Uz blūzes būs 3 pogas. Tad blūzi jābūt ar garām piedurknēm. Blūzei būs 3 pogas. Blūze būs rozā krāsā, bet piedurknes dzeltenā. Pogas arī būs dzeltenā krāsā. Tad rozā krāsā blūze, dzeltenas piedurknes un dzeltenā krāsā 3 pogas. Un zem blūzes vēl būs melnā krāsā josta. Vēlreiz tad. Rozā krāsā blūze. Nav rozā. Ar dzeltenām piedurknēm un ar dzeltenām pogām. Un blūzei ir melnā josta. Pogas ir 3, josta ir 1. Tā. Dzeltenās piedurknes jābūt un dzeltenās pogas arī. Tā, vēlreiz 3 dzeltenās pogas, dzeltenās piedurknes, melnā josta un blūze ir rozā krāsā. Kur man ir melns?
kaut kur palika. Tā. Re, kur ir gatava mana blūze. Tagad es to izgriežu ar šķērēm un parādīšu, kur tas jāpielīmē. Полтая. Jā, А ничего страшного, если у тебя vai блузка tas с nekas? Nu, с короткими рукавами? ar garām piedurknēm bija uzdevums. Ar garām piedurknēm. Nu, jau ir ar īsām. Nu, ko darīt? Tad griežam. Un tagad mēs nelīmējam visu blūzi. Nelīmējam visu blūzi, bet tikai augšējo daļu. Tad mēs salokām, tagad skatieties uzmanīgi, mēs salokām, nu, apmēram nedaudz tur, kur ir pleci. Ja? Tad nedaudz salokam un līmējam tikai šo daļu. Pārējo nē, līmējam tikai šo mazo, mazo daļiņu. Rekur, es uz šejienu likšu līmi un uz šejieni, tikai augšā. Un savā vietā es līmēju blūzi. Nu, apmēram šādi. Ups. Tā. Nu, kaut kā šādi. Es tad pielīmēju šo blūzi. Un tagad es varu to. Re, kā es pielīmēju. Lai būtu redzams, kas ir apakšā. Tad mēs pielīmējam tikai to augšējo mazo, mazo daļiņu. Lai var apskatīt, kas mums ir apakšā. Nu, un vēl meitenei būs svārki. Svārki būs zaļā krāsā. Īsie svārki zaļā krāsā. Īsie svārki. Skolotāja, kas ir hvarki? Kā lūdzu? Kas ir hvarki? Nu, kurš var pateikt Ivanam, kas ir svārki? Neviens nevar. Юбка. Nu, protams, Ivans saproti, kas ir Jā. svārki. Jā. Tad īsie svārki, nevis garie, bet īsie svārki zaļā krāsā. Tā. Un arī griežam un līmējam tikai augšējo daļu. Kā jūs domājat, vai meitenei vajag kaut kādas zeķbikses? Man liekas, ka jā. Tad vispirms mēs pielīmēsim zeķbikses un tikai pēc tam svārkus. Tad vispirms būs zeķbikses un pēc tam tikai līmēsim svārki. Zeķu bikses būs dzeltenā krāsā. Tad vēl būs zeķbikses. Tad
Dzeltenā krāsā zeķu bikses, un tikai pēc tam būs svārki. Tā, tad dzeltenā krāsā zeķu bikses, līmējam viņus, un tikai pēc tam tad svārkus. Tik ilgi, jā, nu gaidījām, nedaudz laika iztērējām, nu, nekas. Tā, rekur tad man ir dzeltenā krāsā zeķbikses, viņus arī izgriežam, līmējam, un tikai pēc tam svārkus. Zeķbikses arī mēs līmējam tikai to augšējo daļu, lai var apskatīt, kas ir apakšā. Tā, tā, nu re, kur ir mana meitene. Tad šeit man būs zeķu bikses, un tikai pēc tam būs svārki. Zeķu bikses arī pielīmējam tikai mazo, mazo daļiņu. Šādi. Un tad uz zeķbiksēm mums būs svārki. Arī tikai mazo daļiņu pielīmējām svārkiem. Tā. Un paskatieties, kas jums sanāca. Matriču što получилось. Tad mums ir blūze. Zem blūzes apakšā ir apakštops. Mums ir svārki. Zem svārkiem mums ir zeķbikses. Un zem zeķbiksēm mums ir apakšveļa. Tad mums ir vairāki slāņi un razni slāņi. Ja? Tad rekur mums ir dzeltenā krāsā zeķu bikses, zaļā krāsā svārki, blūze, rozā krāsā ar dzeltenām piedurknēm un dzeltenām pogām. Un vēl ir melnā josta, un apakšveļa ir pelēkā krāsā. Tad jūsu mājas uzdevums būs te blakus vietot zēnu. Kas jābūt zēnām, lasiet aprakstā. Ja? Tad mums būs meitene un blakus vēl viens zēns. Tad uzdevums būs aprakstā. Šodien ir viss. Paldies jums par uzmanību. Jauku vakaru un uz Pagaidīsim. redzēšanos. Atā! Uz redzēšanos, visu labu!